Pašos eksistences pirmsākumos bija tukšums, no kura radās Om. No Om radās visums, planētas un zvaigznes, radās arī debesis un zeme, flora un fauna, kā arī cilvēkveidīgās būtnes. Daži no tiem arī jogi. Daži Himalajos levitēdami, citi gangā peldēdamies, visi. Lielie, mazie, tie vien resnie dzīvoja gan pārticībā, gan askēzē. Viņi kā jukuši nodevās trakulīgām dejām, neatlaidīgi cīnījās gan ar iekšējiem, gan ar ārējiem dēmoniem. Ignorējot viens otru, daži no viņiem jājust tīģeri, citi stundām ilgi meditēja lotusa pozā, nekad neskuvās un negrieza matus, citi stāvēja uz galvas un skatījās uz dzīvi kājām gaisā. Daži no tiem ēda tikai nātris, līdz paši kļuva zaļi, citi mielojās ar visu, ko dzīve tiem piedāvāja. Un visi kā viens uzskatīja, ka tieši viņu nodarbe ir visunikālākā. Tomēr pasaulē viss ir saistīts un nav pilnīgi nekā, kas pastāvētu pats par sevi un nebūtu radies miedarbībā ar kaut ko citu. Lai gan jogi bija dažādi savā pirmotnējā būtībā, kā ik viens no mums, viņi visi tiecās uz vienu mērķi, kas to satuvināja un vienoja. Gudrākie no jogiem sanāca kopā, lai mācītos paši un savas zināšanas nodot arī citiem, radot jogu vēsturi, bet pats galvenais – ļaujot jogu mācībai uzplaukt. Lai jogiem palīdzētu, radās jogas platforma Jogi LV. Viss labākais jogiem!